Labdien, mīļie draugi! Šodien mums jau ir 10. stunda par emocijām. Un mēs ejam jau uz beigām šai mācībai, un daudz mēs pantus lasam, ievērojiet tos, jo tas jums būs par ļoti lielu palīdzību, lai saprastu, kas jūs esat Jēzu Kristu. Mēs par to daudz runājām, un varbūt, ka jums liekas, ka par emocijām nemaz tik tieši nerunā, bet tiklīdz jūs sapratīsiet vairāk un vairāk, kas ir gars, dvēsele un miesa, un kā jūs varat staigāt ar to, kā Dievs uz mums skatās, nevis kā mēs skatāmies uz tām fiziskām lietām, kas notiek. Tad dzīve mainīsies emocijas, un tas būs par svētību jums pašiem un arī citiem. Un kā jau mēs runājām, mūsu gars tika darīts pilnīgs uz visiem laikiem, nevis uz kādu īsu brīdi. Un tāpēc nav svarīgi, kā jūs jūtaties, jūs esat pareizi un taisnoti. Un jūs esat Dieva taisnība Jēzu Kristu, kurš darīja jūs svētus, tīrus, tagad un mūžīgi. Un kāds ir viņš, tāda arī esam mēs. Vēl rakstu vieta 1. Jāņa 2:20. Jums ir svaidījums no svētā un jūs zināt visu. Vai jūs esat domājuši par šo rakstu vietu kā par atrisinājumu jūsu problēmai? Kas ir svaidījums? Svaidījums ir Dieva spēks. Un jūs zināt visu. Mēs varam protestēt, ka mēs nezinām visu. Jā, mēs nezinām ar prātu, ar savu prātu mēs nezinām visu, bet mūsu gars zina pilnīgi visu. Un ja mēs pierastu prasīt Dievam katru reizi, kad mums ir kāda nesapratne vai neatrisināta lieta, jūs ievērotu to, ka svētais gars vienmēr palīdz. Un 1. Korintiešiem 2. nodaļa 16. pants saka, jo kas ir atzinis tā kunga prātu, lai viņam varētu dot padomu, bet mums ir Kristus prāts. Nu, lūk, šeit atkal viens pants, kas liecina par tādu nesapratni, ja mums ir Kristus prāts, tad kāpēc mēs cik bieži darām kādas muļķīgas lietas un arī nezinām tā visu, kā tur ir rakstīts. Mums ir Kristus prāts un tas ir garā, un šos divus pantus liekot kopā, es varētu teikt, lūdziet vairāk mēlēs. Tas jums būs par svētību, jūs visu zināt garā, un tad, kad jūs lūdzat mēlēs, jūs izrunājat Dievu noslēpumus, kurus viņš jums atklāja, jo Kristus prāts sāk darboties. Un tā lūdzot, jūs varat saņemt risinājumu jūsu problēmām vai lietām daudz ātrāk un pareizāk, un būsiet priecīgi mācoties, kā Dievs atbild. Dieva vārds ir Kristus prāts, kas ir uzlikts uz papīra. Kad jūs to lasiet un svētais gars to apskaidro, tad tā gudrība, kas ir ievietot garā, sāk darboties fiziskā sfērā un dod labumu prātam, emocijai, rīcībai. Un šeit atkal Kolosiešiem 3. nodaļa 9. pants. Nemelojiet citam, novelciet veco cilvēku viņa darbus. Atkal novelciet. Šis vecais cilvēks ir jānovelk, un Efeziešiem 4:22 ir teikts, un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Mūsu jaunais cilvēks atjaunojas pēc radītāja. Mūsu garā ir Kristus prāts, kas dod mums Dieva gudrību un zināšanas par Dievu, kas radīs to mūsos ir Dieva spēks, svaidījums no svētā, un mēs zinām visu. Šie panti apliecina to, ka mūsos ir viss vajadzīgais, lai mēs dzīvotu tādu dzīvi, kā Dievs mums ir paredzējis. Bet kamēr mēs tā nedomāsim, kamēr mēs to nepieņemsim ar
ticībā tam, ka tas patiešām ir, jo bieži vien es arī tā sākumā pieņēmu visu kā zināšanas, bet vēl nedzīvoju tā, un tad, kad mēs vairāk un vairāk iepazīstam Dievu un Dievu vārdu un sākam darīt to, tad mēs dzīvojam šais Dievu svētībās. Salmam pamācībās otrā nodaļa 6. un 7. pants saka, jo tas kungs piešķir gudrību un no viņa mutes nāk atziņa un izpratne. Viņš liek vaļsirdīgiem piedzīvot izdošanos un ņem savā aizvējā tiklos. Lūk, cik te ir apsolījumi. Tas kungs piešķir gudrību. Mums visiem ir vajadzīga gudrība. Un no viņa mutes nāk atziņa un izpratne, kas ir viņa mute, viņa vārds, kad jūs lasat un pieņemat to, ko šis vārds saka. Kāds labums ir no tā, ka Kristus prāts ir garā, bet es dzīvoju fiziskā pasaulē. Zināt, tas ir tas pirmais solis, lai saņemtu no tā kādu labumu. Ja jūs zināt, ka tas jums ir, Dieva vārds iemācīs jūs, kā jūs tiekat klāt Dieva gudrībai un zināšanām par viņu, un tas vairosies. Kad jūs apzināties, ka Kristus prāts ir jūsos, jūs varēsiet no tā smelt zināšanas un gudrību. Ja jūs nezināt, ka tas ir jūsos, jūs to nesaņemsiet. Iztēlojieties ūdens aku. Lai mēs varētu padzerties, mums jādomā, kā varam smelt šo ūdeni. Jums vajadzīgs spainis un jānolaiž akā un jāpaceļ augšā, bet pirms darbošanās jums ir jāzina, ka aka ir blakus. Ja cilvēkam nav ar ko pasmelt no akas, viņš var nomirt no slāpēm, lai gan aka ir blakus. Tāpat ir ar Dievu gudrību, ir jāzina, ka tā jums ir pieejama. Un Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļa 32. pants saka, un jūs atzīsat patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. No kā brīvus? No sātana meliem, no neticības, no nepareizām zināšanām, atklāsmēm varbūt pat, ko kāds ir iedevis savas, un jūs esat vienkārši pieņēmuši. Lielākā daļa no kristiešiem nezin, kas ir viņos, un tāpēc nezin iespējas, kādas mums pieder. Kad atnāk kāda slimība, dusmas vai kādas nepatikšanas, lielākā daļa kristieši nezin, ka viņu gars ir priecīgs un slavē Dievu, ka tam ir atrisinājums. Šo dzīvību tie var smelt no gara katru reizi, kad tā jūtas. Mums ir izvēle. Un ja jūs nezināt, ko saka Dieva vārds par jums, jums nav no kā smelt. Bet tad jūs zināt, ka tad, kad jums būs dusmas vai kāda negatīva emocija, jūs varēsiet to uzvarēt. Jums tā nav jāpieņem. Jūs varēsiet teikt, es to nepieņemšu. Es zinu, ko par mani saka Dieva vārds. Mans garīgais cilvēks neiekarst, neuztraucas, nedusmojas, nav bezcerīgs. Šajā situācijā mans gars ir galvenais, un es nolemju, vai dodu atļauju tam valdīt. Es dzīvošu pēc garīgām emocijām, ne pēc fiziskām, un manī dzīvo svētais gars, un es staigāšu garā, nevis miesā. Un smelt Dievu gudrību, tas ir process. Tas nav viegli, bet tas ir vienkārši. Un tā kā Galatiešiem 2:20 saka, līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Daudzi kristieši zina, ka ticība strādā, un ticība ir spēks mainīt realitāti. Bet, kad tie redz savu personīgo situāciju, tie redz sevi bez ticības, tāpēc, ka tie nejūt. Un tad tie lūdz, lai Dievs tiem dod ticību šajā situācijā. Bet ticība mums jau ir iedota. Galatiešiem 5:22 par to saka. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers,
pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Uzticamība ir minēta kā ticība citos tulkojumos, angļu un krievu valodās. Jūs varat paskatīties, bet ticība ir arī uzticamība. Jā. Efesiešiem 2. nodaļa 8. pants saka, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Jūs redzat, ticība ir Dieva dāvana. Cilvēkiem ko tieksme ir pieņemt, ka žēlstība ir dāvana, bet šeit ir runa arī par ticību. No žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Šeit ir apstiprinājums, arī ticība ir Dieva dāvana. Ticība mums jau ir iedota. Vairāk tā nebūs, un mums arī nevajag, tā atrodas garā. Un ja jūs ticēsiet sajūtām, tad no tādas ticības nav nekāda labuma. Jūs uz sevi skatīsieties kā uz mazticīgo, un lūkšanas nebūs piepildītas. Būsiet bailīgi, apjukumā, steigā, rūpēs un uztraukumā. Padomājiet. 1. Jāņa vēstule, 5. nodaļa, 13. pants saka, to es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, ka ticat Dieva dēla vārdam. Un palasat šo pantu un padomājiet, vai jūs ticat Dieva dēla vārdam. Pati apziņa, ka ticība ir jūsos, jau dos jums prieku un cerību, ka jūsos ir viss, kas jums ir vajadzīgs. Varbūt jūs nezināsiet, kā to izsmelt, bet jūs būsiet pārliecināti par to, ka tā ir jūsos. Un Lūkas evaņģēlija 11. nodaļā 9. 10. pants saka, tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ik katrs, kas lūdz, dabū, kas meklē atrod un kas klauvē, tam atvērs. Atkal ir apsolījums, bet kāda ir mūsu daļa? Paskatieties uz darbības vārdiem. Lūdziet, meklējiet, klauvējiet, jums taps atvērts. Ik katrs, tas nozīmē uz katru no mums tas attiecas. Un es lietoju arī pantus 1. Jāņa 5. nodaļa, 14. 15. pants, kad lūdzam gan par sevi, gan par citiem. Kas šeit tiek rakstīts? Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Daudzi cilvēki man prasa, kā es varu zināt Dievu prātu? Kā es varu šo paļāvību saņemt, ja? Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Un kas tad ir viņa prāts? Kā mēs varam zināt viņa prātu? Viņa vārds ir viņa prāts. Un tāpēc es jums esmu teikusi jau tiem, kurus esmu satikusi, un es arī mācu, kā tas jādara, un par to mēs runāsim vēl, bet es ņēmu lūkšanas tikai no Dieva vārda, tāpēc, ka tā ir garantija, ka apsolījumi, ko Dievs ir devis, viņi piepildīsies. Un, protams, ir jāterē laiks, lai to izdarītu, bet es gribu iet pa to taisnāko ceļu. Es negribu iet 40 gadus apkārt kalnām, kā to darīja izrēlieši. Mēs varam zināt Dieva prātu, tāpēc, ka vārdā visi apsolījumi jā un āmen, un mēs redzam to, un varbūt neesam ievērojuši šos apsolījumus, bet ja mēs apliecinām apsolījumus, mūsu ticība pieaugs, un ticībā mēs visu saņemam, un šīs lūkšanas izmainīs mūs vairāk un ātrāk nekā jebkas cits. Tieši vārds,
mūs maina un mūsu situācijas un arī citus cilvēkus, kas ir ap mums. Mateja 13. nodaļa 45. 46. pants. Vēl debesu valstība līdzinās tirgotājiem, kas meklē dārgas pērles, un atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Nu, lūk, viena pērle. Nu, ko mēs daram ar vienu jaunu atziņu? Vai ieraugam pantu ar citu skatījumu? Ko mēs daram ar šo pērli? Vai mēs viņu vienkārši tā padomājam un aizmirstam? Vai mēs viņu izrakstam? Vai mēs par viņu domājam? Vai mēs ejam dziļāk? Vai mēs prasam Dievam, ko tas nozīmē priekš manis? Un šī jaunā atziņa atdzīvosies, un Dievs parādīs to dziļumu, viņa dziļumu. Un tas mums visiem vajadzīgs. 2. Korintiešiem 2. nodaļa 14. pants. 2. Korintiešiem 2. nodaļa 14. pants saka: Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata viņa atziņas labo smaršu visās malās. Mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā. Nu, kā mēs varam teikt pretējo, ja šeit mums jau ir piešķirta uzvara? Meklējam to, iedziļinamies. Es zinu, ka man pieder uzvara. Vai tas nozīmē, ka es vienmēr uzvaru? Drīzāk gan es saprotu, ka manī ir spējas visu laiku uzvarēt. Nevienmēr es redzu, ka viss notiek tā, kā es gribētu. Ja arī zaudēju, tas manas domas par Dievu nemainīs, jo es zinu, kas es esmu Jēzu Kristu. Esiet pārliecināti, sakat to. Jūs esat Jēzu Kristu. Ja mēs pieņemsim šīs rakstu vietas un apzināsimies savā sirdī, ka Dievs grib, lai mēs dzīvotu uzvarā, nu tad jūs varēsiet teikt, kā ir teiks Filipiešiem 4.13. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Tas ir viņa spēks, viņš mani dara stipru. Un sapratni tajā, kas mēs esam Jēzu Kristu, tā ir visspēcīgākā motivācija dzīvot kristīgu dzīvi. Dievs mums iedeva visu, lai mēs rīkotos pēc viņa gara un gudrības, kā arī kontrolēt savas emocijas. Varbūt, ka jūsu apstākļi tik ātri neizmainīsies, bet jums jāatcerās, kas jūs esat Jēzu Kristu. Daudzi kristieši sevi redz kā tādus, kam grēki piedod tai brīdī, kad tie kļuva par Dieva bērnu, bet pēc tam katru reizi, kad iznāk izdarīt kaut ko ne tā, domā, ka starp viņiem un Dievu atkal ir pārtrauktas attiecības. Un tad tie sāk domāt, ka tiem nav piedots. Bet lasat vēstuli romiešiem 8. nodaļas, nu kaut vai 1. pants, 1. un 2. pants jau daudz ko izsaka. Man tikai žēl, kad citos tulkojumos viņš ir daudz skaidrāk pateikts, bet es izlasīšu. Tad tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājis no grēka un nāves bauslības. Krievvalodā ir teikts par to, ka mums nav nekāda nosodījuma, kas dzīvo Jēzu Kristu, nevis pēc miesas, bet pēc gara. Padomājiet, nav nekāda nosodījuma, neviens mūs neapsūdz. Un līdz 8. pantam jūs varat izlasīt un redzēt to, ka tas ir tas, kas mums ir iedots. Tas ir tas, kas dara mūs par uzvarētājiem. Mēs esam atbrīvoti no grēka, mēs esam atbrīvoti no bauslības, un mums nav nekādas pazudināšanas, nav nosodījuma. Jēzu Kristu, domājiet, Jēzu Kristu. Mums ir piedots. Vārds saka, tad, kad mēs pieņemam Jēzu par savu glābēju, mēs bijām svētoti, nomazgāti no visiem grēkiem.
Mūsu gars ir pilnīgs uz visiem laikiem. Un romiešiem, vēstule romiešiem 6. nodaļa 22. pants saka, bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēku un esat kļuvuši par Dievu kalpiem, jūsu ieguvums ir svēttapšana un tās gals mūžīgā dzīvība. Tālāk, Efeziešiem 1. nodaļa 13. pants saka, viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma. Mums ir svētā gara zīmogs. Mēs esam dzirdējuši patiesības vārdu, un viņam ticēdam esam saņēmuši svētā gara zīmogu. Mēs piedaram viņam. Un nesapratnes rezultātā daudzi kristieši priecājas par glābšanu tikai tik ilgi, kamēr viss iet labi. Bet, kad lietas neiet tā kā vajag, tie ir vīlušies un jūtas tā, it kā sagrēkojuši pret Dievu, jūtas necienīgi un grēcīgi. Un lasīsim atkal Efeziešiem, un es jums iesaku, lai jūs labāk saprastu, kas jūs esat Jēzu Kristu. Lasat vēstuli Efeziešiem, kādreiz es to lasīju katru dienu vienu reizi, visu vēstuli, kāds pāris gadus es tā darīju. Tas mani vedi pie sapratnes, kas es esmu Jēzu Kristu, vai arī izņemat pantus, kas runā par to, kas es esmu Jēzu Kristu. Un tādi panti jaunajā derībā ir 96, ja nemaldos. Jo, tad, kad jūs apliecināt to, kas jūs esat, jūs sāksiet tā domāt, jums būs pārliecība un tā uzvar, ko Dievs mums devis, jūs viņā staigāsiet. Un vairs jums neviens nevarēs samelot, un jūs paši sev nemelosiet. Un arī uz savām emocijām un jūtām skatīsties pavisam savādāk. Jums būs drosme runāt Dievu vārdu, drosme pastāvēt pretiniekam, ievērojot to, ka viņš gribēs mūs iznīcināt vienmēr, viņš ir zaglis, viņš grib nokaut un nomaitāt, bet ja jūs zināt, kas jūs esat Jēzu Kristu, jums stingri jāstāv uz Dievu vārda. Un Efezīšiem 2. nodaļa no 6. līdz 10. pantam saka, viņš ir Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Vai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādīt savas žēlstības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Mūsu gars nav šaubīgs, tas ir stabils, tas nepakļaujas tam, kā mēs uzvedamies. Vai tas nozīmē to, ka nav nozīmes, kādu dzīvi mēs dzīvojam? Nē. Romiešiem 6.16 saka, vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklausa, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam uz taisnību. Ja mēs paši izvēlamies dzīvot grēkā, mēs dodam atļauju Sātanam, lai tas posta mūsu dzīvi, un tad viņš dara mūsu dzīvē visu, kas viņam patīk. Ja mēs izvēlamies grēku, tad mūsu gars saglabā Dieva taisnību Dieva priekšā, bet mūsu miesa un emocijas cietīs, tāpēc, ka mēs savā dzīvē atļāvām Sātanam ienākt un zakt un nokaut un nomaitāt. Ļoti svarīgi ir dzīvot svētu dzīvi. Kāpēc? Lai Sātanam nebūtu piekļuvs mūsu dzīvē. Tas darīs mūs nelaimīgus, lai gan garā mēs būsim svēti un pilnīgi Dieva acīs. Un Ebrejiem 4.16 saka, tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlstību, palīdzību īstā laikā. Tas arī ir apsolījums.
Bez bailēm mēs varam iet pie žēlstības troņa un saņemt apžēlošanu un atrast žēlstību palīdzību īstā laikā. Nekad par vēlu. Dievs nekad nenokavē. Mēs esam Jēzu Kristu un tā ir spēja brīvi sazināties ar Dievu. Viņa skatījums uz dzīvi nav atkarīgs no tā, ko mēs darām, bet gan to, ko Jēzus jau ir paveicis. Mēs esam brīvi no vainas apziņas, no nosodījuma. Un tas ir, kļūstot par jaunu radījumu Jēzu Kristu, mēs no tā atbrīvojāmies. Nav nosodījuma, nav vainas apziņas. Cik daudz kristieši dzīvo vainas apziņā dienā. Un neatkarīgi no tā, kas ar mums ir noticis pagātnē, vai arī varbūt tagad notiek kaut kas nepatīkams, mēs varam nākt Dievu priekšā un teikt: Tēvs, pateicos, ka joprojām esmu pareizi tavās acīs. Mēs izsūdzam Dievu priekšā grēkus, lai izdzītu sātanu no mūsu dzīves. Un tad glābšana pāriet no gara uz dvēseli un miesu. Tas ir Dieva spēks. Dievs jau visu ir izdarījis mūsu garā, lai mēs būtu spējīgi dzīvot svētu dzīvi un būt pareizās attiecībās ar Dievu. Un tādi mēs būsim mūžīgi. Jūsu emocijas nelēkās uz augšu un uz leju atkarībā no uzvedības. Un tajā vietā emocijas būs stabils un nevainīgas, kāds ir jūsu gars. Atceraties, ka jūsu emocijas ir atkarīgs no tā, kas jūs esat Jēzu Kristu. Kaut arī jūsu uzvedība var svārstīties, jūsu emocijas nesvārstīsies, pateicoties zināšanām, ka mūsu emocijas pamatojas uz to, kas mēs esam Jēzu Kristu. Un tad, kad izdarat kādu kļūdu, tad jūs ievērosiet, ka jūsu emocijas strauji krītas. Tad vienkārši sakat: Tēvs, piedod, es rīkojos miesīgi, es nožēloju Jēzus vārdā. Tad, kad jūs savu uzmanību vērsīsiet uz to, kas esat Jēzu Kristu, nevis uz sevi, jūsu miers un prieks atgriezīsies pie jums. Attīstiet pilnīgi jaunu attieksmi. Sākumā tas ir savādi, kad sāksiet tā domāt. Tas būs pilnīgi savādāk, kā domā pasaule. Bet Galatiešiem 5:16 saka: Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārības savaldīsiet. Ļoti gribas kādreiz atbildēt ar dusmām, tieši tāpat kā cilvēki mūs uzrunā, vai arī kliedzot un dažādi izrādot pat varu. Staigāt garā, tas ir ticēt Dievu vārdam par to, kas jūs esat Jēzu Kristu. Tā ir atklāsme, kas jūs patiesībā esat. Un vēlreiz lasīsim Galatiešiem 5:22. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Un tas viss ir mūsos. Tas viss ir mūsos. Es mīlu šo pantu un es viņu lasu bieži, es domāju par to. Un tāds ir mūsu gars. Ko jūs darāt ar šo patiesību? Jūsu rīcībai jāsaskan ar Dievu vārdu, nevis ar emocijām. Neatraidiet savu emocionālo daļu. Tā mainās saskaņā ar Dievu vārdu zināšanu pieaugumu. Jūs mācaties saprast, ka dusmas ir tad, kad rīkojaties pēc miesas, pēc 5 maņu orgāniem. Un Jāņa 7. nodaļa 38. 39. pants saka: Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Daži cilvēki, kad paliek dusmīgi, saka: Dievs, kas ar mani notiek? Bet mums jāsaka: tā kā man ir Dieva gars, man ir mīlestība. Es nestaigāšu pēc 5 maņu orgāniem. Man ir jāskatās Dieva vārdā, jālasa un jāpārdomā. Lūkasa 23. nodaļā 34. pants saka: Jēzus sacīja, bet Jēzus sacīja: Tēvs,
piedod tiem, jo te nezin, ko tie dara. Un tie viņa drēbes dalīdam kauliņas par tām meta. Padomājiet, kad Jēzus teica, Tēvs piedod tiem, jo tie nezin, ko dara, lietojiet šos vārdus, šo daļu no šī panta tad, kad jums ļoti gribas dusmoties. Un jums varbūt ir taisnība, ka jūs gribat pierādīt kaut ko, bet jūs nepieņem. Un tad, kad jūs tās sakat, Tēvs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara, viņi varbūt ir neticīgie, vai arī ticīgiem arī patīk strīdēties. Bet tad, kad jūs tā pasakat, kad jūs nesat dusmīgi pretī tā, kā uz jums ir dusmas, Dievs atrisinās to lietu pavisam savādāk. Un jūs būsiet kā uzvarētājs, tieši tāpat kā Jēzus uzvarēja, arī jūs uzvarēsiet. Un apustuļu darbos 7. nodaļas 60. pantā un ceļos nometies, viņš sauc skaļā balsī, kungs nepielīdzina tiem to grēku, to sacīs viņš aizmiga. Ja? Daudzi pat nezin, ka tie var izvēlēties, kā justies, kad pār viņiem nāk depresija. Tad ziniet, ka jums ir izvēle, kam pakļauties, savām emocijām vai Dieva garam. Daži depresijā dzīvo vairākus gadus, lūdzot Dievam palīdzēt, bet palīdzība ir iekšpusē visu laiku. Gars priecājās, un ja cilvēks atjaunot prātu pēc Dieva vārda, un cilvēks sāk domāt saskaņā ar to, tad pats no tās varētu atbrīvoties. Un Kolosiešiem 3. nodaļa, 15. pants saka, bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, esiet pateicīgi. Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs. Kristus miers. Nevis mans miers, bet Kristus miers. Tas ir Kristus prāts, Kristus miers. Tas ir gars. Kad jūsos ir šaubas, tad pārbaudiet sevi, vai jūsos ir miers. Izskatāt visādus variantus un klausieties savu sirdi. Ja mēs dzīvojam ticībā, būs prieks un miers, kas nav izskaidrojams. Ja prieka nav, tad mēs ticam kaut kam citam, nevis tam, ko Dievs vēlas. Tad mēs dzīvojam neticībā. Salmam pamācības 3. nodaļas 13. pants. Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu. Skaidrs prāts, tas ir dzīvot bez pieņēmumiem, bez sātana meliem. Ļoti daudz pieņēmumu cilvēki taisa no tā, ko viņi redz, un par citiem cilvēkiem taisa pieņēmumus, pilnīgi nezinot patiesību. Bet labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un tad tā ir gudrība, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu. Pilnīgi atsakaties no pieņēmumiem. Tie ir meli, tie sātana meli. Lasiet Dievu vārdu un sākat saprast, kas jūs esat Jēzu Kristu. Kad atjaunosiet prātu, tad tas, kas ir jūs garā, pārvietosies uz jūsu dvēseli miesu, un tad jau tas būs jūsu domāšanas veids. Pārdomājiet šīs patiesības. Jūs esat Dieva taisnība Jēzu Kristu. Un pēdējā rakstu vieta, ko mēs šodien skatīsim un arī beigsim, 2. Pētera vēstule, 1. nodaļas no 1. līdz 10. pantam. Un es arī šo mācību gribu nobeigt tieši ar šīm rakstu vietām, jo man tas izsaka pilnīgi visu mūsu dzīvi, kā mēs dzīvojam un kādas ir mūsu emocijas un sapratne. 2. Pētera vēstule, 1. nodaļa, no 1. līdz 10. pantam. Sīmens Pēters, Jēzus Kristus kalps un apostols tiem, kas mūsu Dieva un pestītāja Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši to pašu dārgo ticību kā mēs. Padomājiet, mums ir tāda pati ticība kā Pēterim. Tāda pati ticība kā Pēterim. Žēlstība un miers, lai jums ir bagātīgi. Dieva un mūsu kunga Jēzus atziņā.
Vispirms, tad, kad mēs būsim bagāti Jēzus atziņā, tad mēs būsim arī fiziski bagāti. Ja mums nav šīs atziņas, ja mums nav šīs attiecības, tiešās attiecības ar Jēzu, tad arī nav atziņas. 3. pants. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti liels un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Padomājiet, viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu. Jūs varbūt teiksiet, es kaut kā nejūtu, ka man ir kaut kas uzdāvināts. Ar jūtām šeit nav nekāda sakara. Jums ir jāzina un jums ir jātic. Ir dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Mums ir uzdāvināts ļoti lieli un dārgi apsolījumi, ļoti lieli. Un mums ir daļa pie dievišķas dabas, un Dievs mums ir izrāvis no tā posta, kas bija pasaulē. Novērtēja to, kas mums jau ir iedots. Un kas tad mūsu daļa, kas tad mums jādara? 5. pants. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu. Atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību, dievbijībā brālību, brālībā mīlestību. Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsiet kūtri, nez neauglīgi mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Jūs redzat, mums ir jāpieliek visas pūles, nevis neko nedarot gaidīt, ka no debesīm kaut kas nokritīs. Un parādat savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību. Mums ļoti daudziem trūkst pacietības, ļoti daudziem trūkst pacietības. Pacietībā dievbijība. Un ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsat kūtri, paskatieties uz sevi, vai nav kūtrums pārņēmis jūs. Jūs nebūsiet neauglīgi, ja jūs nebūsiet kūtri. Un 9. 10. pants ir, bet kam to nav? Tas ir akls un stulbs un ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. Tādēļ, brāļi, darbojieties, lai jūs aicināšana un izredzēšana jūs stipra paliek, jo to darīdami jūs nekad neklupsat. Kas par apsolījumu? Ja mēs darām tā, ka mēs skatāmies uz šiem apsolījumiem, mēs viņus pieņemam, mēs ticam tam, ka mēs esam šķīstīti no veciem grēkiem, mums ir piedots, mums nav vainas apziņas, mums nav nosodījumi, mēs nenosodam citus. Un to darīdami jūs nekad neklupsat. Lūk, kāds apsolījums. Jūs nekad neklupsat, nekad. Ja jums tā pasaka, ka nekad, vai jūs ticat tam? Bet šeit ir apsolījums. Šeit ir mūsu daļa, un Dieva daļa jau ir izdarīta. Viņš jau visu ir izdarījis. Jēzus jau mums ir iedevis. Mums nav grēka, mums ir piedots. Mēs esam Jēzu Kristu, mēs esam pieņemti, Dieva pieņemti, mums ir iedots svētais gars, mums ir iedots vārds, mums ir iedots pilnīgi viss, lai mēs nekad nekluptu. Bet mēs klūpam un klūpam, nezinu kāpēc. Un vienmēr domājam, ak, Dievs, kāpēc atkal tur nav iznācis tā vai šā? Lasiet apsolījums. Mēs visi klūpam, bet Dievs vienmēr mūs paceļ. Dievs vienmēr mums palīdz. Mums ir iedots vislabākais palīgs, svētais gars. Padomājiet par to, vai jūs mākat staigāt svētā gara vadībā? Vai jūs tikai zinat par to?
Un tas, ka viņš ir mūsos, viņš dod mieru, patiešām mieru. Mūsos ir Kristus prāts, mūsos ir Dieva svaidījums. Ticiet šiem apsolījumiem. Viņš ir žēlstības pilns Dievs, kas mums to visu ir uzdāvinājis. Visus apsolījumus viņš mums ir uzdāvinājis. Un tā kā 3. pantā ir teikts, viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu. Viņa spēks dievišķais, nevis mēs esam pelnījuši, nevis mēs esam kaut ko izdarījuši tik labu, ka mums par to ir tagad kaut kas labs iedots. Jūsu emocijas pacelsies pavisam uz citu līmeni, ja jūs pieņemsiet patiesību kā realitāti savā dzīvē. Un ne uzreiz viss izdosies. Tas nebūs ātri. Manā dzīvē ātri nekas nav noticis, bet paldies Dievam, ka viņš maina mūs pēc savu vārdu, pēc savas līdzības. Pieņemiet to, jo visa slava, gods un pateicība ir tikai viņam. Paldies jums, ka klausījāties. Visu labu!